Šodien mans mīļās būs stāsts par astaxantīnu. Karotinīda grupas antioksidants, jā, un viņš ir spēcīgāks par C vitamīnu. Nu, principā viņš ir skatās pat līdz 600,000 spēcīgāks par C vitamīnu, un tāpēc arī, manuprāt, potenciāli sagaidāmums efekts arī ir nopietnāks, jā, un daudz krasāks. Runa iet tieši par Lielu, Latvijas ražotā kompānija un mūsu kompānija. Un, protams, es zinot Lielu jau vairākus gadus, es ļoti ilgi jau pazīstu un, protams, arī uzticos. Pati arī lietoju, pati uzticos, un, manuprāt, šis viņu astaxantīns, kas ir Lielam, viņam tomēr ir vairākas pievienotās vērtības, gan devas ziņā, sanāk tā, ka kapsula tieši nosiec vienas dienas nepieciešamo devu, gan arī, protams, kvalitāti. Jā. Tātad mēs saprotam, ka mēs lietojot kādu no konkrētiem preparātiem, mēs saņemam šo nepieciešamo mums vērtību, nevis defektu. Jā. Tātad mums ir efekts, nevis defekts. Tātad pati arī esmu uzsākusi kursu, esmu sarkanā krāsā, un man arī astaxantīns ir sarkanā krāsā, bet, principā visas tās dāmas, kas jautā, daktarīt, ko man palietot vasaras laikā, lai, teiksim, samazinātu priekšlaicīgu novecošanos, pigmentācijas risku, ādas novecošanos, krunciņu samazinātu, un vispār ir jūtīga āda un tendence uz hiperpigmentāciju, tad šīs grupas sievietes noteikti viņiem varētu derēt šīs astaxantīna lietošana kursa veidā. Jā, mēs runājam par kursu, un šis kurs varētu būt ar 2–3 mēnešiem. Un tad, jā, lūk, šīs vasaras sezona ir tieši tā sezona, kad mēs gribam pasargāt savu ādu. Un astaxantīns varētu būt noteikti viens no tiem izvēles mūsu suplementiem, lai stiprinātu gan mūsu ādas reģenerācijas spējas, jeb atjaunošanas spējas, gan arī spējas pasargāt sevi no ultravioletās negatīvās ietekmes. Jā, jo mēs zinām, ka zilā gaisma, UVA, UVB, kad viss tas ietekmē mūsu ādas priekšlaicīgo novecošanos, un īpaši vasarā ir pierādīts, ka astaxantīns arī bremzē šo hiperpigmentācijas veidošanos, jā, kā arī, mēs zinām, C vitamīns pabalina ādu, jā, tad šeit vienkārši tas efekts būs tāds stiprāks, jā, un intensīvāks. Tātad astaxantīns tik tiešām mums palīdz samazināt mūsu ādu no hiperpigmentācijas. Tātad aizsargā vienkārši no ultravioletā starojuma negatīvās ietekmes, jā, un tādā veidā samazina arī iekaisumu ādā, hronisku latēntu iekaisumu, un arī potenciāli samazina sabrakšanu, jā.